Pirmais hīts bija labs, bija diezgan labs starts, bet tāpat no ārmalas Heikkinens aizbrauca priekšā, man sanāca samazināt ātrumu, lai es no iekšmalas varētu iegriezt pirmajā līkumā. Bet jā, pēc tam no manas puses es biju stresains pirmajos 2 apļos. Pirmajā aplī uz asfalta sekcijas izdarīju kļūdu un man Timijs Hansins apzina. Pēc tam bija labi un pamācoši dzīvē noderīgi sekot viņiem aizmugurē. Tā kā redzēju, kuras atpalieku, redzēju, kuras pienāku klāt, izanalizēju. Protams, pēc tam nomierinājos, sāku braukt savā stilā un lēnītēm varētu teikt, ka es viņus ķēru. Tā kā tas bija labs brauciens priekš mācības. Otrais brauciens arī bija labs un starts bija labs. Uzpakstīju Mārklundu, nesanāca viņu apdzīt, bet sekoju viņam, biju ļoti tuvu cieši aizmugurē viņam buferī, braucu ātrāk par viņu. Man nebija neviens tīrs aplis. Visus apļus aizmugurē man brauca Audi, es neteiktu, ka mēģināja mani apdzīt, bet viņam bija savādāks ritms, un es visu laiku redzēju iekšmalā iebāstu viņa mašīnas purniņu. Man vajadzēja braukt ciešāk, ne savā ritmā. Tā kā viņš bija labs bez kļūdām, bet ne brīvs. Pēdējā aplī Marklunds nāca ārā no džokera apļa, bijām sāns pret sānu, es pakārtoju trajektoriju, lai pirms taisnes būtu viņam iekšmalā, un tad man par acīm pateica in. Un tas, kas man teica, viņš domāja, lai es līkuma izejā būtu viņam iekšmalā, kā es biju izdomājis, bet viņš to man pateica pirms līkuma, tad es domāju, ka kāds ir aizmugurē, kas grib mani apdzīt un ielīd. Nesaprašanās, vajag labāk komunicēt un būs labi. Rītdienai plāns braukt ātri un ātrāk kā šodien, jo pēc datiem mēs redzam, ka es un arī Bakaruts varam pabraukt ātrāk. Man ir ko pielikt dažās vietās, kas ir diezgan izšķirīgas, tā kā paaugstināt tempu, būs labi. Bildi atnesā ar mana bilde, bet Andrēs Eriksons komandas boss viņu parakstīja un uzrakstīja "To rain is from Andreas", un tad viņš teica, ka tā ir bilde no pasaules labākā braucēja rallycrossā, lai es pirms katra starta uz viņu apskatītos, pasmaidītu un brauktu tikpat labi, kā viņš to ir darījis.